Jā, mēs tātad esam Hotel Elizabete un vainu koncepta kopīgā pasākumā un atvedamies no vasaras. Kā jau mēs redzam, mēs vārdu vistiešākajā nozīmē atvedamies ar Itālijas vīniem un Itālijas picām. Vismaz caur vīniem un picām mēs cenšamies būt, iegūt vasarīgu noskaņu. Tas arī ir tas mērķis par spīti klimatam, iedomāties, ka esam Itālijā. Ja tu nezini, par ko šis stāsts, tev ir pietrūcis viens glābs. Kāpēc esi šeit? Kāpēc? Tāpēc, ka personīgi pazīstu Daci, šīs vietas īpašnieci. Un, Daci man uzrunāja piedalīties šajā pasākumā, tāpēc arī esmu šeit. Ļoti vienkārši. Un kā patīk atmosfēra? Tā kā es esmu šeit ne jau pirmo reizi, tad es jau zināju, kāda būs atmosfēra šeit. Un, tā kā viņa vienmēr ir tāda brīva, tā kā jūs to redziet. Tāda arī viņa ir. Man viņa ļoti patīk. Un kā pagāja vasara? Vasara pagāja diezgan saspringti, jo tikko mums beidzās vasaras izrādes, kas tapa kopā ar Producentu apvienību 7, kur mēs ar ļoti daudziem māksliniekiem muzicējām un rādījām aktieru meistarību vasaras estrādēs visā Latvijā. Tā kā tas ir beidzies, tā viņa arī pagāja. Vienos tādos, respektīvi, pa nedēļas vidu mazliet atpūtas un nedēļas nogals mazliet vairāk darba. Bet tā pašā laikā tā nedēļas nogals bija tāda, var teikt, tas darbs apvienojas tā kā ar atpūtu. Pabijām dažādās Latvijas pilsētās un tā kā tā. Un kādi tuvākās nākotnes plāni? Tuvākie nākotnes plāni ir tādi, ka nāk rudens, protams, sākās skola. Tā kā es esmu arī pedagogs, tad, protams, man arī gaida mani audzēkņi, es ceru, ka gaida. Un, tā ir skola, tad, protams, vēl kaut kāda blakus projekta, kas ir rudenī uz valsts svētkiem. Un tas pats galvenais, ko es gribēju varbūt pateikt, ka 19. janvārī Liepājā Olimpiskajā centrā būs tāds lielāks mans koncerts ar dažādiem viesiem. Un varbūt bezgalīgs. Ja tu nezini, par ko šis Kā jums patīk šis pasākums? Man vispār patīk pasākumi, kuros ir forši cilvēki. Un tā īstenībā ir pasākumu veidotājiem ļoti smalks talants uzaicināt cilvēkus, kas kopā jūtas labi, lai tās auras, lai tie garastāvokļi būtu līdzīgi. Un šeit, manuprāt, ir izdevies labi pasākumu veidotāju. Un kā pavadījāt vasaru un spilgtākais notikums no vasaras, kas ir iespiedies atmiņā? Spilgtākais notikums, kad kaut kur bija rakstīts Missing Sun. Ja jūs kaut kur esat redzējuši sauli, pasakiet, ka mēs viņu gaidām. Tā kā visi, esam vīlušies un katru dienu ir cerība un augustā šī cerība galīgi sakplaka. Un vai esat jau sagatavojusies rudenim? Manuprāt, mēs tā īsti vasarā neesam iebraukuši tā pa īstam. Rudenī es ļoti ceru, ka man kāds aizdīs uz siltām zemēm vismaz uz nedēļu, lai varētu izvest šogad to vasaru. Šodien tiešām liekas, ka vēl tikai mājas kaut kāds ir. Pavisam balts, labi tad izskati un sauc, tuvumā maz ir ļoti daudz, tuvumā rūgtais ir pavisam salds.